sarunas par naudu, un tas, ka mēs kā pieaugušie dalāmies ar to, kā mums iet, no kurienes nauda rodas, kur un kā viņa aiziet, un beigās cik kas maksā. Tas ir pirmais solis, ka mēs par to runājam, un ka tā nav tāda tabū tēma. Jāļauj uzsist tie puni, jo pat ja tu kādreiz kaut ko zaudē un tu jūti, ka tā būs krāpniecība un kaut kas tiks zaudēts, dažkārt ir labāk ļaut viņam, kad tas krāpnieks viņam tos 20 eiro, 50 eiro nokrāpj, bet viņš pēc tam vairāk netic tādām lietām un nedalīsies ne ar savām parolēm, ne ar ko. Kā jūs domājat, cik prātīgi ir ņemt aizņēmumu, lai dotos ceļojumā? Sveicināti skatītāji Finanšu pratības nedēļā. Esmu Ginta Zemgala bankas Citadela klientu pieredzes vadītāja. Prasme rīkoties ar naudu, manuprāt, ir bijis aktuāls jautājums cauri gadiem. Ko darīt ar saviem ienākumiem? Cik daudz naudas noguldīt uzkrājuma veidošanai? Cik lielam ir jābūt uzkrājuma spilvenam? Un kā vispār menedžēt izdevumus? Šie jautājumi ir bijuši aktuāli vienmēr. Taču vislabākās mācības, manuprāt, nāk no pieredzes. Vai tā ir mūsu pašu pieredze, vai tā ir cita pieredze. Tieši šī iemesla dēļ šodien es esmu uzaicinājusi divus savus fantastiskus kolēģus uz sarunu tieši par finanšu pratību, un lai viņi padalītos ar savu pieredzi. Kas tad ir tās lietas vai pieredzes, kurām viņi ir izgājuši cauri, lai sakārtot savus finanšu jautājumus. Mārtiņa un Agnes, sveicināti šodien. Es gribētu jūs lūgt pavisam īsi pastāstīt pašiem par sevi. Esmu Agnese Zvaigznīte un ikdienā vadu 2 Citadela grupas uzņēmumus. Viens no tiem administrē pensiju brīvprātīgos uzkrājumus, kas ir ļoti būtiska savu līdzekļu pārvaldīšanas daļa, un otrs uzņēmums ir CBL Life, kas piedāvā dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Jā, un mani sauc Mārtiņš Bērziņš, un es bankā Citadela atbildu par jaunu produktu izstrādāšanu, kā arī par visu, ko mēs veidojam digitālos kanālos. Paldies, kā atnācāt šodien. Uzsākot mūsu sarunu, es gribētu jums jautāt, kas jūsuprāt ir finanšu pratība? Tu, Ginta, manuprāt, ļoti precīzi minēji, tā ir prasme rīkoties ar savu naudu nākotnes vārdā, bet es vēl gribētu piebilst, ka tā ir ļoti liela disciplīna, uzdrīkstēšanās, un viens no, manuprāt, pirmajiem būtiskiem soļiem ir sava budžeta plānošana. Ne tikai finanšu, bet tieši sava budžeta plānošana. Papildinot Agnesi, ka visam, ko viņa minēja, es, protams, varu tikai piekrist un pievienoties, bet man liekas, kas vēl ir ārkārtīgi svarīgi, ir droši vien saprast un novērtēt tās izdevības un iespējamās krāpniecības, kas mums ir visapkārt, kā arī varbūt saprast, kas kurā brīdī man varbūt ir tieši izdevīgi un kā varbūt rīkoties un kā varbūt atteikties no kaut kā, būt pārliecinātam par to, vai man tiešām kāds no noteiktiem pirkumiem ir nepieciešams šajā brīdī un kādas varbūt ir alternatīvas tam visam. Un klausoties jūsos, man liekas, absolūti pareizi ir tas, ka finanšu pratībā droši vien nav kaut kādi 3 veidi, kā to darīt. Katram ir diezgan personalizēta pieeja, un katram mums ir jāsaprot, kas ir vajadzīgs man, kas strādā man un kas nestrādā man. Es pieļauju, ka finanšu pratību mēs trenējam cauri gadiem. Tāpēc es gribu uzdot tādu izaicinošāku jautājumu, kas ir varbūt tā kļūda, vai izaicinājums, ar kuru jūs savā dzīvē esat saskārušies un sapratuši, nē, šitā es vairs nekad nedarīšu? Man šķiet, ka visu mūžu mēs mācāmies un trenējamies, un cerams arī analizējam tās kļūdas, ko mēs pieļaujam un spējam paskatīties arī uz tām lietām, ko mēs esam izdarījuši, vai kā Mārtiņš teica, vai ko neesam varbūt izdarījuši, vai esam šīs te iespējas pamanījuši. Bet, ja man būtu par savām kļūdām jārunā, tad es teiktu, ka vai dieniņa, ar ko lai sāk droši vien. Viena no tām lietām, kur es negribētu atgriezties un ko es ņemu par pamatu, teiksim, plānojot šobrīd arī savas un visas ģimenes finanses, ir apdomīga aizņemšanās. Apdomīga un jēgpilna aizņemšanās, un tomēr
paskatīties, kam es aizņemos, un gluži vienkārši uz kādiem procentiem un uz kādiem nosacījumiem es aizņemos. Jo tādos vēlīnos 11 un agros 20 gados, jā, es varu norādīt un atzīt, ka ir bijušas tādas tiešām kļūdas, kur arī es esmu iekritusi ātro kredītu lamatās, un tas ir tas, kas man ir ļoti, ļoti daudz iemācījis dzīvē. Mārtiņ, varbūt tu esi gatavs arī ar mums padalīties? Tās kļūdas dažkārt dzīvē mums pat turpinās. Tas nenozīmē, ka mēs atpazīstam tās kļūdas un mēs tās kļūdas uzreiz esam spējīgi labot, jo daudzos gadījumos mums īstenībā ir jāmaina kaut kādi savu paradumi un jāpiedomā varbūt daudz dziļāk pie dažādām situācijām, jo es domāju, mēs visi esam saskārušies ar situācijām, kad, nezinu, mēs draugam, radiniekam aizdodam kādu nelielu naudas summu, viņš mums saka, viņš mums viņu atdos, un parasti tā viss ir norakstīta nauda. Mēs vienmēr sakam, ka es vairāk tā nekad nedarīšu, bet mēs tāpatās to daram. Ja? Tas tāpatās, kā mēs mēdzam arī bērniem iedot varbūt vairāk nekā viņiem pienāktos, un varbūt te atkal mēs varam runāt par to, ka varbūt tiešām ir jāveido arī tās attiecības, un mums mobilajā aplikācijā ir tas brīnišķīgais uzdevumu rīks, kur mēs varam tiešām iedot to naudu, kad bērns ir izdarījis kaut kādu noteikto uzdevumu, nevis iedot jau to naudu, cerot uz to solījumu, un pēc tam to solījumu pretī nesaņemt. Bet, jā, es domāju, ka vienmēr mēs varbūt ir sevišķi tādā jaunākā vecumā esam daudz optimistiskāki, un tas, man liekas, ir pavisam normāli, kad mēs ticam, un visticamāk arī tajā brīdī arī ir, kā teikt, daudz ātrāk notiek visas izmaiņas, un mēs arī varam tiešām domāt par to, ka tiešām tie ienākumi arī palielināsies, bet mums tāpatās jāvēro droši vien arī tīri visa tā ekonomiskā situācija, ģeopolitiskā situācija, un jāsaprot un jāspēj noķert tie brīži, kad varbūt mums jāpakļūst ir tiešām arī varbūt piesardzīgākiem. Jo protams, teiksim, darbs vienā brīdī var būt, vienā brīdī viņš var nebūt, un tad mums tiešām noder tas, ka mums ir varbūt šis uzkrātais spilvens. Lai gan no otras puses, atkal daudzkārt mēs varam arī runāt par to, ka mūsdienās jau ir arī ļoti daudzas pieejamas šīs apdrošināšanas. Tad ir tikai, vai mēs esam izmantojuši šo te apdrošināšanu vai nē. Mums varbūt gribās šo te lielisko jauno telefonu, un mēs viņu arī nopērkam, bet vai mums viņš ir apdrošināts, jā? Un, ja kaut kas viņam notiek, vai mēs varam uzreiz viņu viegli saremontēt, ir mums kaut kas jānoraksta. Ja viņš ir paņemts nomaksā un mums ir jāturpina maksāt, tā ir viena situācija, bet savukārt, ja es varbūt maksāju papildus 1-2 eiro mēnesī, bet man ir apdrošināšana un ir tas segums, tas kredīts ir pārdomāts, un līdz ar to, teiksim, arī tas, kad es lietoju labāko telefonu, kuram varbūt ir labākā tā kamera, jo es filmēju un es kaut ko daru un blogoju, tā var būt ideāla investīcija. Tas var būt ideāls darba rīks. Ja? Tā kā, ir ļoti grūti, un tieši tā kā tu, Ginta, teici, tie jau tiešām ir tādi ļoti personiskas situācijas un nav tādas vienas receptes. Es domāju, ka šeit svarīgākais ir drīzāk runāt par tām idejām un receptēm, ko mēs varbūt tā kā esam identificējuši, ko mūsu draugi ir identificējuši, dalīties ar tām un tad saprast, ok, ko es varu pārņemt, par ko es neesmu padomājis. Ja? Es papildinot Mārtiņu, noteikti varu pievienoties arī tam, ka katra mūsu lēmumi ir ārkārtīgi atkarīgi tieši no mūsu šīs katra individuālās pieredzes, un šķiet arī ļoti daudz no vides, no kuras mēs nākam, kādi katram ir bijuši arī sadzīves un tad finansiālie apstākļi. Kādi ir puni? Jā, cik daudz, un, protams, ka katrā no vecumiem ir beigās arī savas vērtības un savas vajadzības,
Un gluži kā tu minēji par jaunāko telefonu, mēs tieši šajā dienā saskaramies ar šādu jaunu pirkumu iegādi, kas mums veselu tādu gan emociju, gan diskusiju vētru pašiem mājās izraisa. Un es saprotu, ka jaunietim ir cita vērtība, un es savukārt skatos kaut ko pavisam citu. Un ja viņam svarīgāk ir tiešām apdrošināt telefonu un parūpēties par to, ko darīt vai kāds būs plāns, ja pēc 2 dienām viņš var gluži vienkārši nokrist, tad es savukārt no savas perspektīvas domāju par to, kā man parūpēties, lai tad, ja kaut kas notiek arī dažādu ārēju apstākļu rezultātā, lai mana ģimene būtu pasargāta, lai viņi varētu saglabāt savu esošo dzīvesveidu. Un tāpēc ir īpaši vērtīgi, ka mums ir cilvēki, ar kuriem mēs par to varam runāt. Draugi, radi, paziņas, kolēģi. Un mēs droši vien ar jums un visi kopā tādā vidē ikdienā dzīvojam, kur vairāk varbūt ikdienā par šo runājam un domājam, jo man sanāk arī diezgan daudz saskarties ar dažādiem apdrošināšanas gadījumiem, kur jāatzīst, ka tas man vēl tādu papildus atbildību uzliek, redzot, cik daudz ikdienā var viss kaut kas notikt un visdažādākās lietas. Kāds var mašīnai vaļā durvis ziemā paslīd, kāds iet pa trepēm, nokrīt sasitas. Un ka mēs varam iegūt šo informāciju, ka mēs padalāmies, mēs pastāstam un vienkārši viens otru iedrošinam un sakam, hei, bet vai tu zināji, Ginta, ka, nezinu, pensiju krāt 40 gados ir par vēlu. Tas jādara tagad. Bet tas, ko es dzirdu jūsu abu stāstījumā, tas man iedvesmo runāt tieši par finanšu pratību no šāda aspekta, ko mēs varbūt retāk dzirdam, ka finanšu pratība patiesībā ir arī padomāt iespējamos riskus, ar kuriem es varu saskarties, un kā es varu sev nodrošināt, lai viņi man būtu maksimāli mazāk finansiāli nepatīkami, teiksim tā. Un šeit labi kalpo dažādi apdrošināšanas produkti, tam es pilnībā piekrītu. No šiem izaicinošajiem jautājumiem paskatāmies no otras puses, kas varbūt ir tās lietas, kur jūs tiešām lepojaties ar savām izvēlēm attiecībā par finanšu pratību, kur jūs teiktu, šis labi strādā, es labprāt padalītos arī ar mūsu skatītājiem, varbūt kādam nodar tieši jūsu ieteikumu. Tomēr ir kaut kas unikāls, jo mana pieredze man ir viena recepte, ar kur es dalos, un ko tiešām daudzi no draugiem paziņām ir atzinuši par labu esam. Man ir, jāsaka tā kā es strādāju un darbojos ar digitāliem produktiem, es ļoti daudz eksperimentēju un daudz ko izmēģinu, un lielākā daļa no visām šīm lietām, viņas nemaksā tā kā lielu naudu, bet visi šie pakalpojumi ir balstīti uz abonēšanu. Un tā varbūt ir programmatūra, kur es izmantoju savu telefonu. Tas varbūt man maksā 2 eiro mēnesī, 5 eiro mēnesī. Un jāsaka godīgi, man ir vismaz 3, 4, varbūt pat vairāk. Dažādas televīzijas, ko es izmantoju, bet man ir viena tāda standarta pieeja, it sevišķi tajā brīdī, kad es eksperimentēju, un es pirmo reizi esmu parakstījies uz abonēšanu, es tajā pat dienā nospiežu unsubscribe. Un man īstenībā šis pakalpojums būs pieejams tieši 1 mēnesi, un vienmēr atnāks atgādinājums, ka, hei, tev pakalpojums beidzās. Un es vienmēr novērtēju, vai es viņu vispār turpinu vai nē. Jo es ļoti bieži par šiem 2, 5 eiro un varbūt arī 10 eiro aizmirstu, bet viņi manā kredītkartē skaitās. Un ļoti bieži ir tā, ka es apskatos, ka es esmu gada beigās par kaut ko samaksājis apmēram no 50 līdz 100 eiro, lai gan es to vispār nelietoju. Un es domāju, ka tās ir tādas mazas lietas, kas mums sakrājās, un tā otra lieta arī runājot tīri par tādām televīzijām. Jā, man patīk, un arī ziemas laikam mēs arī skatāmies varbūt vairāk, bet es parasti arī uz šo vasaru, izejot cauri ģimeni, mēs gandrīz 3/4 no visa atslēdzam. Un tad, kad sākās atkal rudenis, tad vienmēr ir iespēja atkal ieslēgt pa jaunam to visu iekšā. Tāpēc, kad
tu plāno savu laiku, un jā, ziemas laiks ir tas tumšais laiks, un varbūt tiešām sanāk tas, teiksim, televīzija, vai arī šie te filmu kanāli, vai tas ir Disneys, vai tas ir Netflix, vai tas ir TV3. Vienmēr ir kaut kas, ko tu gribi noskatīties, bet nevienmēr tas nozīmē, ka tev ir vajadzīga šī abonēšana uz gadu, 2, 3 un tā tālāk. Varbūt tu noskaties to, kas tev ir interesējis, un tu pārtrauc šo abonēšanu. Visvienkāršākā lieta. Super, Man vajadzēja šo dzirdēt 3 dienas atpakaļ. Burtiski jā, jo vakar pārskatot iknedēļas, es esmu pārgājis savukārt uz iknedēļas budžetu, man izbrīna jāuzman, kas tie pa 12 eiro, kas ir norakstījušies, un precīzi kā Mārtiņš saka, un tiešām tāds ikdienas sīkums, bet man arī jaunieši ir saskārušies ar šo mājās, ka Bet šeit es arī gribu izmantot izdevību un iekomentēt. Man bija pavisam nesen ļoti līdzīga situācija, bet es ļoti dabiski, Mārtiņa, izdarīju tieši tā, kā tu dari. Es vispār pirms abonēt jebkādas aplikācijas vai jebko es ļoti izvērtēju, vai tiešām man tas ir vajadzīgs. Vai tas ir tas, kur es gribu investēt savu naudu, vai ne? Un tajā brīdī, kad es pieņēmu šo lēmumu, jā, šoreiz es investēju šeit, tad arī zinot to, kad ir šis bezmaksas periods, vispirms es nospiedu šo pogu, kad es apstājos šajā subscribe, ja, un pēc tam pieņemu lēmumu, vai es turpinu šo sadarbību, vai es neturpinu. Tā kā forši, paldies, ka padalījies. Ir dažas mazās ikdienas lietas, ar kurām es tāda veselā attīstības ceļā esmu izgājis cauri, ar kurām, kas man ļoti šobrīd palīdz, un ar kurām es varu teikt, jā, ka es lepojos, un tas man dod pozitīvu efektu, tā es teiktu. Pirmā visnepatīkamākā, kas ir bijusi, bet kas vienkārši pāriet tādā režīmā, ir analizēt savus ienākumus un izdevumus. Ļoti nepatīkama. Ļoti garlaicīgi. Ļoti garlaicīgi, bieži nepatīkama. Tāda lieta, tāpēc, ka tu ieskaties vienkārši sev acīs, kas ir tas, kam un cik tu galvenais iztērē. Un tiešām cenšos sadalīt kategorijās, jo man ir sava vājība, vismaz viena noteikti, un man nedrīkst laikst uz tirgu. Jo tad es nāku ar pilnām ķešām, ar visu kaut ko, kas skaisti izskatās, labi smaržo, bet nevienmēr tiek pilnvērtīgi izlietots. Tā kā, jā, šāda, budžeta pārskatīšana ir tāda viena lieta. Otra lieta, ar ko es sen uzsāku tādu savu ceļu vispār uzkrāšanā, un es to saucu par zināmā veidā krāšanu, jo tas rezultātā pie tā novada, ir, mēs to saucam par tādu rēķinu nopaļošanu. Jā. Attiecīgi maksājot rēķinus, es maksāju nevis vienu konkrētu summu, bet nākamo vienu soli uz augšu. Un to es piekopju pilnīgi visā. Telefonu rēķini, kad ir jāmaksā automašīnas līzings. Un tad neviļus sakrājas tāda rezerve, kad vienā brīdī saprot, hei, bet te ir kaut kas, ko tu vari atdot ātrāk, samaksāt vairāk, nomaksāt ātrāk vai atlikt kaut kur. Tā ir tāda otra lieta, sīka, bet beigās ļoti tāda izdevīga. Un tad pēdējā, kam es arī tādus vairākus gadus sekoju līdzi, ir faktiski tāda budžeta plānošana pa soļiem, kur pēc tā, kad es saprotu, cik ir plānots saņemt, es arī sarakstu, kādi ir plānotie izdevumi un dalu dažādās kabatās un pa dažādiem tādiem, tērēšanas termiņiem. Salieku nedēļas budžetu, mēneša budžetu, svētku un atpūtas budžetu. Un tiešām ir grūti, ir ļoti grūti. Es atzīšos, ir parasti mēneša vidus ir tāds lūzuma punkts, bet es cenšos sekot tam savam sarakstam, izsvītroju lietas, pierakstu klāt, kas nav izdevušās vai kas ir papildus jāpiefiksē. Bet tas man palīdz iegrožot sevi. Jā, un līdz ar to es saprotu, ka es varu turēt sevi rokās, jo man ir kāds konkrēts plāns. Un tad
pēdējā lieta, droši vien bez dažādiem tādiem ikdienas sīkumiem, ir tas, ka saņemot algu, pirmais, ko es izdaru, es samaksāju pats sev. Jo es esmu dzīvojusi ar domu, ka ir jānovelk vesels mēnesis, un tad, kas paliks pāri, tad ar to kaut ko izdarīs. Tā, diemžēl, nereiz nav noticis. un tad es sapratu, ka nē, ka ir jāmaina lietu kārtība. Un, attiecīgi, jā, saņemot algu, es zinu, ka es vispirms savam pensiju uzkrājumam ziedoju, veltu, apdrošināšanas maksājumus sedzu, nolieku krājkontā konkrētu summu, kaut ko depozītā arī cenšos ielikt, jo tad es zinu, ja man vajag, es varu izmantot šeit krājkontu, ja man nevajag, tad man stāv depozītā. Un tad visu pārējo rēķinu jau no pāri palikušā. Un tas ir tas, kas ļoti, ļoti palīdz. Es varbūt papildināšu, Ginta, vienu lietu. Man liekas, ka Agnesei ir perfekta sistēma, bet viņai ir gana sarežģīta sistēma. Un tā prasa diezgan atkal tādu lielu apņemšanos un diezgan lielu arī sevis mainīšanu. Es daru daudz vienkāršāku lietu, jo es nespēju sevi tādā veidā sakategorizēt. Es arī maksāju, teiksim, tos rēķinus tieši tāpatās, sākotnēji visu, bet manējā tā vienkāršākā lieta ir tāda, kad es, teiksim, kartes kontā vai tajā kontā, no kura es veicu visas tās ikdienas lietas, es viņu papildinu no savu pamatkontu. Tas nozīmē, ka man īstenībā, tā kā nedēļas sākumā vai vienalga uz kaut kādām brīvdienām, es sev ielieku šos te līdzekļus, un man ir, teiksim, tā nauda nodalīta gluži no tās kartes vai no tā rīka, ar kuru es ikdienā tā kā darbojos. Un tā ir tā mana vienkāršā barjera, un es domāju, ka tie, kas varbūt līdz galam nav gatavi uzreiz mesties iekšā un izveidot visu savu budžetu un vēl kaut ko, var sākt domāt ar to, ka, hei, es varu vienkārši mēģināt kontrolēt to, cik es sev ielieku iekšā, lai es neiztērētu vairāk. Jo tajā brīdī, kad mums ir vienkārši daudz uzreiz pieejams, mēs ejam pa pilnu programmu. Es patiesībā daru tieši tāpat. Tas ir tāds gala rezultāts, ka ir šīs nodalītās kabatas. Jā, tiešām. Un arī man tāpat, kā tu saki, es katru nedēļu ieskaitu un es zinu, cik ir mans šīs nedēļas limits. Bet jā, tas ir rezultāts tādai kārtīgai apņemšanās un plānošanai. Bet ļoti interesanti, mēs arī ar lielākajiem bērniem, ar pusauģiem, esam izmēģinājuši visādus variantus. Tiešām visādus variantus, lai saprastu, kas ir strādā, kādas ir tās atšķirības, ka tev ir viss kopā. Un mēs esam vienojušies, teiksim, par konkrētu kabatas naudas summu. Un tad ir tik ļoti interesanti vērot, kas notiek, ja ir mēnesim visu summu, un tā kā tu saki, hops, tev ir viss pieejams, tad kā ir, ka pa nedēļai, un tad, kad mēs sēžam un pārunājam, kā tad ir gājis, un dalīšana un sevis ierobežošana zināmā veidā tas strādā, jo galu beigās, mēs iztiekam ar tik, cik mums ir, vai ne? Patiesībā, Agnēs, tu atbildēji uz manu nākošo jautājumu, jo mēs jau aizskārām diezgan daudz jauniešu un bērnu tēmu. Es zinu, ka jūs abi esat superīgi vecāki saviem bērniem, un tāpēc es vēlos izmantot izdevību un pajautāt arī jautājumu par to, kādi ir šie ieteikumi tieši jūsu bērniem mācot šo finanšu pratību, kādas varbūt ir tās mazās nianses vai lietas. Agnēs minēja par šo sadalīšanu, kabatām un tā tālāk, varbūt ir vēl kāds ieteikums no jūsu pieredzes. Mēs personīgi esam izgājuši tāds amerikāņu kalniņus šajā visā, bet es gribu pieminēt vienu lietu, kas man kā vecākam ir ļoti, ļoti svarīga, lai man būtu iespēja palīdzēt un arī pārvaldīt viņiem un padalīties ar to praktisko pieeju, kur Mārtiņš pieminēja, ka ir iespēja tur vairākus kontus uzturēt, ka ir dažādas kartes, ka ir fantastiska mobila aplikācija, un es tiešām ļoti, ļoti novērtēju to lietošanas ērtību, kur es kā vecāks varu super ātri, super viegli gan papildināt bērnu kontus, gan sekot līdzi viņu izdevumiem. Būsim godīgi, neviens no viņiem nav sajūsmā par tur
reizi mēnesī, es viņiem saku, hei, tagad apsēžamies, paskatāmies, kā jums ir gājis. Jo es jau zinu no cita atbildi, jo es varu paskatīties, kas un kā ir bijis. Un man tas, kā vecākam, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka es dodu šos līdzekļus, bet man ir arī zināma kontrola līdz noteiktam vecumam par šo, tas ir ļoti, ļoti ērti. Bet atgriežoties pie tā tava jautājuma, tas, ko es ļoti novērtēju pati un pamanu, ka arī vienkārši sarunas par naudu, un tas, ka mēs kā pieaugušie dalāmies ar to, kā mums iet, kādas mums ir grūtības, ko mēs pamanām, no kurienes nauda rodas, kur un kā viņa aiziet, un beigās cik kas maksā. Ka tas ir ļoti forši, ka mēs, un tas ir pirmais solis, ka mēs par to runājam, un ka tā nav tāda tabū tēma. Un mēs pastāstam, un mēs dodam arī šo rīcības brīvību saviem bērniem, lai viņi paši izdomā, un lai viņi krāj paši šo pieredzi, lai viņi pieļauj savas kļūdas, un lai viņi no tām mācās, jo mūsu kļūdas ir mūsējās, un mēs tās esam pieļāvuši, ar to pieredzi un tajos apstākļos, kādi ir bijuši mums, mūsu bērni, viņi dzīvo citu dzīvi, citā laikmetā, tāpēc ir forši, ka mēs paši viņiem varam iedot šīs iespējas. Man ir vairāk vai mazāk tādi divi pamatprincipi. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi radīt bērniem to izjūtu, cik tā nauda ir vērtīga. Un man liekas, ka teiksim, tāda lieta, kas ļauj to darīt, ir tomēr nopelnīt. Ja? Līdz ar to stimulēt un ļaut viņiem eksperimentēt un darīt kaut ko, kas ļauj viņiem nopelnīt kaut ko. Tas tāpatās ir, kad, man jaunākais dēls, viņš aizraujās ar īpašu kāršu spēlēm, un tur ir iespējams gan šīs kārtas nopirkt, gan arī pēc tam tālāk pārdot to, ko nevajag. Ja? Tas nozīmē, ka mēs runājam par šo te ekonomiku un to, ka tāpatās arī par tiem mājas darbiem. Tā nauda nerodās kokos, bet viņiem ir jāsajūt īstenībā tā kustība, jāļauj eksperimentēt, un tieši tāpatās arī jāļauj uzsist tie puni, jo pat ja tu kādreiz kaut ko zaudē un tu jūti, ka tā būs krāpniecība un kaut kas tiks zaudēts, dažkārt ir labāk ļaut viņam, kad tas krāpnieks viņam tos 20 eiro, 50 eiro nokrāpj, bet viņš pēc tam vairāk netic tādām lietām un nedalīsies ne ar savām parolēm, ne ar ko. Jo tās ir tādas lietas, kas, kā to Agnes teica, tie puni, tās zināšanas ir jāsaņem. Un nav nekas labāks, diemžēl, kā teikt, kad ir šī sāpīgā pieredze. Mums kā vecākiem vajag vienkārši limitēt, lai tās sāpes nav pārāk lielas. Tas nozīmē, ka tev ir tomēr kaut kāds šis limits, ir kaut kāds šis bufers, bet man liekas, ka nevienā brīdī, neviena paudze nekad nepieņem to, kad vecāki zina labāk un kā teikt, ieteiks labāko recepti. Jo jebkurš vienmēr pateiks, es zinu labāk, ko tas vecais tur muld vai ne. Un sevišķi, ja tie tīņu gadi, man liekas, ka labāka recepte ir tomēr tie puni. Mārtiņ, tu iepriekš atbildot uz kādu no maniem jautājumiem pieminēji aplikācijā esošo uzdevumu rīku. Kā tev šķiet, es klausoties tevī šobrīd domāju, patiesībā šis uzdevumu rīks arī imitē šo pieredzi par to, vai ne? Jā, tas ir fantastisks veids, Tas ir tikai vienkārši kā to izmantot, jā, un ja mēs tiešām varam salikt šādus te uzdevumus, un tad rodās tā situācija, kad tāpatās ir kaut kādi šie darbiņi, kas ir mājās jāizdara, tad vienkārši tā kabatas nauda, viņa arī nokrīt par kaut ko, kad tas ir kaut kas jau izdarīts, jā, ka tas tā kad nav tas, kad tas nauda ir kokos. Tev tāpatās varbūt tas suns ir jāizved ārā, un tāpatās tā istaba varbūt ir jāizslauk, un arī varbūt savas grāmatas ir jāsakārto uz tā sava galda. Jā, par tiem puniem runājot, mēs pēc tam, protams, par to smejamies, bet tiešām ir tādas amizantas situācijas, kur nekas cits labāk šo izpratni neiedot, kā tas, ka tu esi kļūdījies.
Tad mums ir ikdienas tādi daži piemēri bijuši, kad izrādās, ka boltu nevar likt sarkanajā zonā, ja, jo tad izrādās arī soda naudas tiek aprēķinātas un uzrēķināts. Un tajā brīdī, kad kartē parādās nauda, tad hops, šis te pazūd. Vai šis pašas aplikācijas, kur tu nav laika, ātrāk visam piekrītam, saliekam klikšķus, un tad ir vēl kāds pārsteigums. Vai tas, ko es esmu ar saviem jauniešiem vēl redzējis, pieredze ir bijusi ar to, ka karšu dati tiek savstarpēji nodoti, padalās, tu man nopērci, es tev nopirkšu, tad mēs kopā sametīsimies, kaut ko izdarīsim. Arī tādas ir situācijas. Bet tad ir tādi arī pozitīvie piemēri, kur es redzu un pamanu, ka ir arī aplikācijas, kas tiek grupiņās abonētas, visi kopā sametās, un tad sanāk izdevīgāk. Un ir virkni arī šādu pozitīvo piemēru, un ka ar laiku jau tas jaunietis saprot, ka tev ir jānopelna, un es ļoti arī augstu novērtēju, ka tiešām iet arī dara un kaut kur piestrādā, un man liekas, ka mūsdienās šīs iespējas tiešām ir diezgan daudz, ka jaunieši tiek aicināti un viņi var tikt kādā darbā, lai gūtu arī tādu īstu kārtīgu darba pieredzi, un ka tad arī seko līdzi un skatās, saprot vērtību, un tad arī pavisam citādi raugās uz lietām, ka varbūt šo pašu lietu es varu iegādāties nevis fancy veikalā par papildus uzcenojumu, bet blakus veikalā par izdevīgāku cenu, un tā arī rodas tā sapratne. Un varbūt es pagaidu, un man veikals atvedīs, bet pēc 2 dienām un vēl par labāku cenu. Jā. Bet droši vien, ka es to uzskatu arī par savu pienākumu un uzdevumu, to parādīt, kā viņi mums pastāstīt. Jautājums ir par to, vai ņem vērā. Tas ir droši vien cits un bieži netiek ņemts, protams, vērā, bet es varu pastāstīt. Klausoties jūsos, es domāju par sevi bērnībā. Kādi bija rīki vai kādi bija tie veidi tajā brīdī, kad mums bija jāmācās par šo finanšu pratību. Un tas, ko es šobrīd saprotu, kad patiesībā pasaulē un arī bankā un aplikācijā ir tik daudz dažādu rīku, kas mums palīdz mācīties pašiem un mācīt arī mūsu bērnus par finanšu pratību un dažādām citām situācijām. Tā kā mūsu sarunu cikls ir par prātīgām un neprātīgām finanšu izvēlēm, es vēlos jums nolasīt pāris piemērus un dzirdēt jūsu komentārus, kā jums šķiet, vai šī ir prātīga izvēle vai varbūt netik prātīga izvēle. Pirmais būtu, kā jūs domājat, cik prātīgi ir ņemt aizņēmumu, lai dotos ceļojumā? Jautājums ir par to, ko tu gribi no tā darīt, un es esmu tā savā dzīvē darījis. Un es zinu to, ka ja tā ir varbūt kāda no tādām pieredzēm, kas man kaut ko iedod tādu, ko es patiešām gribu, un tas man iedos kaut kādu milzīgu gandarījumu, tad es nedomāju, ka vajadzētu no tā atteikties. Ja? Un te kā piemērs varbūt ir iespēja, un es esmu to darījis, kāps vulkānā un niris vulkāna krātera ezerā. Jā, tās ir sarežģīta ekspedīcija. Jā, to patreizajā brīdī ir izdarījuši kādi 8 eiropieši. Un es esmu viens no tiem 8. Un šādā te situācijā, ja man vajadzētu priekš tās ekspedīcijas kaut kādu papildus 1-2 tūkstošus, es iespējams to darītu. Es pilnīgi noteikti daļai pievienojos Mārtiņam, jo tā nav neprātīgākā. Tā pilnīgi noteikti nav neprātīgākā ideja un risinājums. Un mani pašu, lai arī es neņēmu, teiksim, tur ģimenes ceļojumam aizdevumu, mani pašu tas fantastiski motivēja un lika saņemties. Jo ir nosprausts mērķis, es zinu, ka man šim mērķim ir vajadzīga konkrēta naudas summa, un vai es pati atlieku vai atmaksāju aizdevumu veidā, ja es to spēju izdarīt, un ja no tā varbūt nav jāatsakas no ikdienas visparastākajām tādām ikdienišķākajām vajadzībām, kāpēc nē, jo ir 2 lietas, ja dzīvē, kur mēs tērējot naudu, kļūstam bagātāki, un ceļošana ir viena no tām. Tāpēc, jā, tā ir fantastiska pieredze, un arī emocijas tā ir vienmēr jauna iedvesma, jauns redzējums uz lietām, notikumiem, pasaulī, cilvēkiem,
Tas ir skaisti, jā. Bez tam, kas mums jāņem vērā, un tas varbūt atkal ir stāsts par to, vai mēs to darām un ceļojam tuvāk vai tālāk, bet ļoti bieži, ja mēs paskatāmies, ir tā, ka, ja mūsu reģionā ir, teiksim, laba ekonomiskā situācija, savukārt citur ir cita, un ir īstenībā brīnišķīga iespēja par daudz mazākām izmaksām nekā parasti doties uz kādu no Āzijas valstīm, vai, piemēram, Japānu, kur Japānas jēna ir vērtība kritusies un tā tālāk. Pēkšņi varbūt arī tu aizņemoties, tu esi aizbraucis daudz lētāk nekā tu to izdarīsi citos laikos. Pie kā man šķiet, ka ceļošana mūsdienās ir tik atvērta un tik pieejama kļūsi, ka es tiešām redzu un es šausmīgi priecājos arī par draugiem, kaimiņiem, kas atrod lētas biļetes, nopērk viņas un tad pakārto visu pārējo. Tā kā man šķiet, ka ceļošanai ir arī dažādas iespējas. Tas nevienmēr ir dārgs tūroperatora ceļojums uz sazinu kurieni par ārkārtīgi briesmīgu naudu. Un tajā pat laikā tu varbūt savu dzīves vietu izīrē tikmēr. Aizdevums kāzu izmaksu sekšanai. Šis man ir, es ļoti gaidīju šo piemēru, lai dzirdētu jūsu viedokli. Es arī nesaku nē. Ja gribas skaistu notikumu, kurš tieši tāpat kā ceļojums paliks atmiņā uz visu mūžu, samērīgi, jā. Es kā sieviete saku jā. Man liekas, ka samērīgi ir arī tas galvenais atslēgas vārds, nedzīvot pār saviem līdzekļiem, vai ne? Nē, man liekas, ka te ir droši vien, man liekas, tu, Ginta, precīzi pateici. Ja tas ir samērīgi un ja tas ir viss pamatoti, kāpēc ne? Es vienmēr domāju, ka kas ir pats svarīgākais un kas vispār varbūt ir, tas ir droši vien tas piedzīvojums, tas pārdzīvojums un tas, ko tu, teiksim, tās emocijas, ko tu saglabā pats sev. Jā, un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgas droši vien dzīvē tās pieredzes, ko mēs visi iegūstam. Nākošais variants būtu investēt kriptovalūtā, neveicot izpēti. Prātīgi vai neprātīgi? Tas viss ir atkarīgs no tā apjoma, cik es daudz savus līdzekļus ielieku iekšā. Man liekas, ka spēlēties un eksperimentēt var ar jebko, ja tie ir, 5%, 10% no kaut kādas naudiņas, kas man ir. Ja es, teiksim, es nekad neliktu iekšā tur 50% un varbūt vairāk. Vai arī, teiksim, nedalītu visus savus iekrājumus kaut kādā vienā noteiktā, teiksim, podiņā vai vienā lādītē. Ja? Tāpēc arī droši vien mēs kaut kā diversificējam un tomēr sadalām šos te riskus. Bet līdzīgi būs tāpatās ar investīcijām. Ja es, teiksim, nepārzinu neko, tad man droši vien izdevīgāk ir izvēlēties kādu fondu operatoru un izvēlēties kaut kādu fondu, kur es zinu, ka apmēram ar tādu noteikti likmi man kaut kas būs, bet ja es gribu, es varu arī, teiksim, daļu likt fondā un daļu varbūt eksperimentēt un skatīties, kā man, teiksim, veicās. Protams, kad, ja tās kompānijas ir, pietiekoši lielas un pazīstamas, tad ļoti droši vien, ka brokers labāk zinās, kā rīkoties. Bet, ja man ir kaut kādas plašākas zināšanas par to konkrēto jomu, un tas, ko Ginta tu minēji, kad bez izpētes, ja man ir tā izpētes vērtā informācija un es ticu kaut kādām lietām, tad ļoti iespējams, ja es pārzinu kaut kādu jaunu sfēru, kur es redzu, veidojās jaunas ekonomiskas iespējas, un es ticu, ka šī lieta augs daudz straujāk, tad es varu noteikti ar kaut kādu summu eksperimentēt. Es pat teiktu, ka tas ir pilnīgi tā, man personīgi tas būtu pieņemami un akceptējami, varbūt ne tādā procentuālā izteiksmē, bet doma tā pati, vienkārši ieguldīt tādu summu, ko tu esi gatavs pilnīgi zaudēt. Ja. Ko tu vienkārši saproti, tie var būt 5, 10, 20, 100 eiro, cik kuram, bet ja tu saproti, ka tā ir, zināmā veidā tāda melna kaste, kur tu varbūt ieliec, ja tu pats sev saki, ka es saprotu, ka es varu iznākt un man nebūt nekā, tad jā, kāpēc nē? Bet no otras puses arī
Ir tādas pāris lietas, ko katrs cilvēks, mazas lietas, ko katrs cilvēks var izdarīt, jauns, vecs un tā tālāk. Un pirmām kārtām ir ļoti daudz pieejami dažādi īsie video. Burtiski 2, 3, 5 minūtes paklausīties, kas ir viens vai otrs ieguldījuma veids, kam tas ir piemērots, kādi ir riski, ar ko rēķināties. Un tieši tas pats par kripto, ko tu jautāji. Tā ir viena lieta, ko var izdarīt. Un otra lieta, tāpat kā, manuprāt, pērkot internetu veikalā preci, ir arī mazas detaļas, kam var pievērst uzmanību, lai potenciāli izvairītos no krāpniecības. Tāpat neiet runa par to, ka ieguldījums zaudē vai audzē savu vērtību, bet paskatīties, vai mājaslapā ir kaut kāda kontaktu sadaļa, kur atrodas, uz kurieni pārskaita šo naudu un tā tālāk. Tādas mazas detaļas, bet es teiktu, ka tas ir tāda laba azartiska iespēja, kur pārbaudīt savu stresa noturību tādā investīciju vidē. Un apzināties, cik tu esi gatavs par to maksāt, vai ne? Jā. Noslēdzot mūsu sarunu, es gribētu jūs lūgt padalīties ar mūsu skatītājiem ar vienu ieteikumu no jūsu pieredzes par finanšu pratību. Manuprāt, ir ļoti svarīgi pašam sev noteikt un izvirzīt arī kādu mērķi. Un tad, ja tu pasaki, es gribu aizbraukt ceļojumā, nopirkt auto, pārvākties dzīvot uz Spāniju vai vienkārši iztērēt par 50 eiro mazāk, kā es nopelnu, tas ir labs sākums. Tas ir labs sākums, un tad jau katrs no mums var izvēlēties, kas ir tas ceļš, kas ir tie mazie soļi, kā mēs līdz turai nevaram nonākt, bet tad ir kaut maza, bet apņemšanās un mērķis, tad to, manuprāt, izdarīt ir daudz vieglāk. Sākums droši vien ir atvērt vaļā savu kontu pārskatu vai arī savu karšu transakciju izrakstu un paskatīties, kas tur vispār darās. Un padomāt, vai, teiksim, tas ir kaut kas tāds, ko man vajag vai man vajadzēja. Un otrs padomāt par tām abonēšanas izmaksām. Paskatīties, ko mums patiešām vajag. Varbūt mums daudz no šīm lietām vispār nemaz nevajag. Un šie abi ieteikumi, manuprāt, ļoti labi sajiet kopā. Es sirsnīgi pateicos jums par šodienas sarunu. Paldies! Es domāju, ka arī mūsu skatītājiem bija gana daudz ko paņemt, iedvesmoties no manu kolēģi stāstītā, un tiekamies jau nākošajā sērijā.